Sveiciens piekdienā. Ir jauna rubrika jautājumu un atbildes. Pirms nedēļas redzēju noteikti arī ierakstu, kurā es aicināju uzdot savu jautājumu, lai kādu no iesūtītiem jautājumiem es pēc tam video formātā atbildētu. Protams, uzreiz arī stāstu, ka šīs nebūs tādas padziļinātas situācijas analīzes, drīzāk tāds īsts kodolīgs ieskats, kas kaut kādā veidā var vismaz dot to pirmo impulsu atbildē uz tavu jautājumu. Un šajā reizē izskatīsim divus jautājumus, un pirmais no tiem ir par iekšējo līdzsvaru. Proti tika jautāts par to, ka tā situācija ir tāda, ka visa kā ir par daudz, grūti ar visu tikt galā, visi kaut ko prasa, nezinu, kā ar to tikt galā, kā to padarīt, kā atteikt, kā pieņemt. Nu tad, ko šādā situācijā darīt? Un es nolēmu pajautāt kārtīm šādā te veidā. Pirmais jautājums ir, kā šobrīd šai personai rīkoties? Un te kārtis saka, parādīšu arī kārtis. Te kārtis saka, tātad kā rīkoties, doties tajā virzienā, kur sauc sirds. Tas nozīmē, ka pašai priekš sevis uzlikt tādu kompasu, kas ir tas virziens, kur es gribu doties, kas ir tas darbības veids, kur es jūtos labi. Līdz ar to, ja ienāk ļoti daudz dažādi jautājumi, prasījumi, viens sauc tur, viens vēl to piedāvā, ieklausīties, kas ir tas, kur patiesībā grib mana sirds. Nevis tik daudz, kas man šobrīd būtu izdevīgi, vai kaut kā strateģiski izdevīgi, vai finansiāli izdevīgi, bet kur atsaucās mana sirds, un doties tieši tajā virzienā. Jā, tas, protams, neizslēdz arī to, ka te vispār varbūt paceļu cepuru un dodos brīvdienu atvaļinājumā, lai no visa atpūstos. Bet, kas zina, te varbūt arī kaut kādi darbi, kas tiešām liekas, ja man šo piedāvā, es tiešām tur vēlos doties. Bet, ja man ir jādara tikai formalitātes pēc, tad pajautāt sev, vai tiešām es gribu to darīt, ja mans mērķis ir tikt pie tā iekšējā līdzsvera. Tāpat arī es pajautāju, ko šajā situācijā pastiprināt. Un te ir šāda kāršu kombinācija. Un kārtas saka pastiprināt šo te balansa regulēšanu. Es pat teiktu tā ļoti ietiepīgi un stingri sekot līdz tam, lai būtu balans starp to, kad es daru un kad es nedaru. Kad es aktīvi strādāju, kad es aktīvi atpūšos. Otrs veids, kā arī var mēģināt mērīt šo te balansu, ir, vai tas, ko es izdaru, ir tieši tādā pašā vērtībā, kā es saņemu pretim. Un līdz ar to, ja es daru vairāk, tad es attiecīgi vairāk prasu pretim. Lai manī ir tas līdzsvars, ka jā, tas bija visu šo te darbu vērts. Kas ir tas, ko mazināt šajā situācijā? Un te ir šāds kārts, ļoti spēcīga kombinācija. Mazināt tiekšanos uz to, ka man ir jātiek ar visu galā, es varu tikt ar visu galā. Un te ir vērts arī padomāt, vai šis ir tas brīdis, kad jācenšas būt vēl spožākai, vēl izteiksmīgākai, vai tiešām man vajag to savu līderību, to savu statusu ļoti celt. Ņemot vērā, kāda ir cena, ka nav šī iekšējā līdzsvara. Varbūt šis ir brīdis, kad tiešām vairāk padomāt pie tā, kad es arī varu pabaudīt dzīvi, ne tikai aktīvi darbus, nevis likt lielu fokusu uz to, kad es tagad pilnā jaudā eju uz priekšu, lai tikai un vienīgi tiektos uz to savu izaugsmi, karjeru, statusu un tādu spēju ar visu tik galā. Un kopumā tāds nobeigums, tāds padoms situācijas noslēgumā. Un padoms saka, atzīsti, kas ir tās emocijas, kas ir tie brīži, kas tev pietrūkst, un te varētu būt kaut kas tieši vairāk ar atpūtu, vai mainiekiem, būšanu ar savējiem, un pieņem šo te skumju, pieņem šo te nogurumu, atzīstot, ka tāds ir, un tad, kad tas tiek atzīts, un prāts saprot, tiešām šis ir fakts, ja, tad kā es varētu sākt rīkoties, lai
lai pastrādātu tādām savām skumjām un lai piepildītu to, pēc kā es patiesībā ilgojos. Nu tā, tāds ir pirmais jautājums. Ceru, ka palīdzēju. Un otrās saņemtā situācija savukārt ir, jautājums bija palikt algotā darbā vai iet projām un iet pašnodarbinātā ceļu. Jā, šī arī ir tāda ļoti nopietna tēma, kas prasa gan lielu iedziļināšanos, jo parasti konsultācijās es gan salīdzinu vienu scenāriju, gan otru, tad kā būtu, ja paliktu esošā darbā, kā būtu, ja ietu pašnodarbinātā ceļu pēc diezgan daudz kritērijiem un tādiem mērījumiem. Un tas ļauj ieraudzīt abus šos scenārijus, varbūt ir vēl kāds trešais scenārijs vai ceturtais, un tad pieņemt lēmumu. Bet ņemot vērā, ka šī tāda mini konsultācija, tad es nolēmu pajautāt, kāds tad ir patiesībā tas galvenais mērķis, ko klients, kas uzdev šo jautājumu, grib sasniegt. Un šeit ir galvenais mērķis ieraudzīt, ka var strādāt arī tā, lai ir iekšējais līdzsvars, bet reizē arī ir izzināt, vai ir citi veidi, vai varbūt, ka pat vairāk veidu kopums, kā es, darot dažādus darbus, varu just iekšēju gandarījumu. Tā kā man vairāk izskatās, ka te ir stāsts ne tik daudz tā ļoti racionāli strādāt šādā formātā vai citā formātā, bet kas ir patiesībā tas, ko es gribu strādāt, lai es justu tajā tādu emocionālo piepildījumu. Un kas zina, varbūt, ka es pat gribu vairākas lietas darīt vienlaikus, teiksim, samazinot slodzi darbā un paralēli veidojot pašnodarbinātā ceļu, kas arī ir viens no scenārijiem, ko var atkal jau dziļi izpētīt. Bet jā, tas kopējais mērķis ir, kā darot dažādus darbus, kas var būt saistīti, varbūt nesaistīti, es varu piepildīt savu emocionālo pasauli. Caur kādu prizmu vērtēt šo te izvēli, ko klients jautā, palikt esošā darbā vai iet pašnodarbinātā ceļu, caur kādu prizmu, caur to, kas iedod atkal jau lielāku mieru iekšējo un harmoniju. Un reizē arī tādu deksmi iet un darīt. Lai nav tā, ka tiek pieņemts kaut kāds kardināli viens vai otrs lēmums, kas paralēli rada entos stresus, kā es tagad ar šo te visu tikšu galā, vai ko par mani teiks, vai jebkādi citi aspekti, vērtēt uz to, kurš no ceļiem šī brīža, tām izvēlēm, man ir iekšēji rāmāks, mierīgāks, lai ja es arī veicu kaut kādas pārmaiņas vai jaunus pieejas, ka es to varu darīt lēnām, harmoniski. Varbūt pat ne lēnām, bet uzsvars ir uz vārdu harmoniski. Un beigās paņemsim padoms harmoniskam rezultātam. Un te ir šādas kārtas, kas aicina nesasteigt lēmumu. Te nav tā, ka par spīti visam tagad un tūlīt man ir jāpieņem lēmums. Drīzāk atļaut sev kādu brīdi nezināt, atļaut sev kādu brīdi šo nerisināt, nu tā tieši, kad tiešām ir jāpieņem lēmums, bet padzīvot kaut kādā dualitātē, pamēģinot varbūt gan vienu lietu, gan otru lietu, tā kā paralēli bīdīt kaut kādu brīdi, un tad skatīties, kurš ir tas ceļš, uz kuru es palikšu, jo paralēli iet pa diviem ceļiem var būt gan sarežģīti. Bet iedot tādu izmēģinājumu ceļu, kad es pamēģinu vēlreiz, abiem ceļiem iedod pārbaudas laiku, lai pēc tam izšķirtos, kurš ir īstais ceļš. Bet jā, protams, šo var pētīt arī daudz padziļinātāk, skatoties gan finansiālo aspektu abās pozīcijās, gan emocionālo aspektu abās pozīcijās, gan praktisko pusi, gan vispār atbilstību cilvēku būtībai, gan vēl pēc daudziem citiem parametriem. Nu tāda ir šodienas rubrika. Tā kā aicinu iesaistīties arī citus šajā uzdodot savu jautājumu. Protams, atceroties, ka jautājumam jābūt ir tādam, kas prasa vieglu analizēšanu. Mēs neskatīsimies dziļas konsultācijas stundas un vairāk garumā, bet tādas, kas tiešām varbūt ir kaut kāds ātrais padoms, vai ko man te darīt, vai kas man var palīdzēt to projektu bīdīt, vai kā man, caur kādu prizmu man tur risināt tādu un tādu konfliktu. Jā, lai atbildes ir īsas un konkrētas, un tad atkal nākamajā reizē izvēlēšos dažus nesūtītiem jautājumiem, šādā veidā izskatīšu. Tā kā ceru, ka ir noderīgi. Atā!